Dažādība, vienlīdzība un iekļaušana. Nodaļa Dizains pārmaiņām. Laipni lūdzam mūsu spēļu izstrādes stratēģijas ceļvedī. Šajā videoklipā mēs pievērsīsimies daudzveidības, vienlīdzības un iekļaušanas nozīmei spēļu dizainā. Šie principi ir ļoti svarīgi, lai radītu spēles, kas ir nozīmīgas, saistošas un patīkamas visiem. Kas ir DEI? DEI ir saīsinājums no vārdiem dažādība, taisnīgums un iekļaušana. Tas nozīmē nodrošināt, ka spēles attēlo cilvēkus no visām dzīves sfērām un pret visiem izturas taisnīgi. Dažādība nozīmē iekļaut spēlēs cilvēkus no dažādām rasēm, etniskajām grupām, dzimumiem, seksuālajām orientācijām, spējām un vidēm. Taisnīgums nozīmē nodrošināt, ka ikvienam ir taisnīgas iespējas un pret visiem izturas vienlīdzīgi, neatkarīgi no viņu izcelsmes. Iekļaušana nozīmē radīt draudzīgu un pieņemošu vidi visiem spēlētājiem. Kāpēc tas ir svarīgi? Kad spēles precīzi atspoguļo reālo pasauli, tās šķiet autentiskākas un saprotamākas. Spēlētāji, kas sevi identificē ar varoņiem un stāstiem, jūtas vairāk saistīti ar spēli. Turklāt daudzveidīga izstrādātāja komanda nodrošina plašāku perspektīvu klāstu, padarot spēles radošākas un saistošākas. Kā padarīt spēles iekļaujošas? Lai padarītu spēles iekļaujošākas, mums ir jāiekļauj dažādi tēli galvenajās lomās un jāizvairās no stereotipiem. Stāsties stāstus, kas pēta dažādas tēmas un perspektīvas. Pārliecinieties, ka spēle ir pieejama visiem, tostarp spēlētājiem ar īpašām vajadzībām. Ievērojot DEI principus, mēs varam radīt nozīmīgākas, saistošākas un patīkamākas spēles visiem. Sekojiet līdzi, lai uzzinātu vairāk padomus par spēļu izstrādi un dizainu. Tagad varat nesteidzīgi izvēlēties savu tīkamāko metodi un izvērtēt savas idejas, lai atrastu visdaudzsološāko. Paldies par uzmanību!